Uz sarunu esmu aicinājusi farmaceiti Salcerīti Cielovu un uzdosim viņai dažus mums un jums aktuālus jautājumus. Magnijs. Ļoti būtisks elements, ko mēs iesakām gan grūtniecēm, gan no sportistiem mums mazāk darīšana, bet iesaka sportistiem, kā arī sievietēm menopauzē. Ja, tāda ļoti aktuāla lieta, bet tu kā farmaceits varbūt mums vari paskaidrot, kādu magnija formu, kurā gadījumā izvēlēties labāk. Jā, jo ar magnijiem ir ļoti grūti apjukt, jo, ja mēs skatāmies uz tiem nosaukumiem, tad ir magnijs un viņa uzvārds, un kuru tad to uzvārdu izvēlēties. Ja mēs skatāmies uz cilvēku parasto, kuram ir nepieciešams papildināt magniju ikdienā, tad vislabāk ir izvēlēties tādu preparātu, kur ir dažādas šīs te magnija formas, nevis viena vienīga, bet kur būs, piemēram, bisglicināts, citrāts, oksīds, hidroksīds, piemēram. Jo katra no šīm formām darbojās citādāk organismā, tātad kam ir ātra iedarbība, kam būs ilgstoša iedarbība. Līdz ar to, ja mēs saliekam visas šīs formas kopā, mēs iegūstam to labāko rezultātu. Bet, ja mēs gribam, piemēram, nodrošināt tādu ilgstošu, vienmērīgu efektu un kuru izvēlēties vislabāk, tad pēc savas efektivitātes magnija bisglicināts ir ar augstāko uzsūktspēju, biopieejamību organismā, un tad, piemēram, arī menopauzes gadījumā mēs varam koncentrēties vairāk tieši uz šo magnija bisglicinātu. Jā, un magnija bisglicināts būtu jālieto vairāk vakaros, tā ir? Jā, jo magnijs tādā veidā arī atslābina mūsu nervu sistēmu, un pa nakti mēs varam arī īpaši menopauzes laikā normalizēt arī šo savu miegu, uzlabot tātad dziļo miegu arī, un uz vakaru tas būs labākais laiks. Tātad es pareizi sapratu, ja viena forma, tad tas būs magnija bisglicināts. Jā. Un ja īsti nezinām, kam vai nesaprotam, vai mēģinam, teiksim tā, nošaut vairākus zaķus ar vienu šāvienu, tad dažādas formas vienā tabletē. Jā.